Hei, šeit Līdaku mednieki! Pienācis laiks izlozēsim šo mānekli un gribēju pateikt paldies katram, kurš piedalījās šajā izlozē. Priekš Līdaku mednieku kanāla bija milzīgs cilvēku skaits, kas vēlējās to iegūt kopā 231 cilvēks. Un kāpēc šeit ir tādas 3 kaudzītes? Tāpēc, ka tas ir katrā platformā, kur cilvēki rakstīja, es vēlos iegūt mānekli. Tātad YouTube, TikToks un Facebooks. Un, ja es jums dotu 3 sekundžu laiku uzminēt, kurā visvairāk nobalsoja, 3, 2, 1, vai tu uzminēsi? Facebookā bija visvairāk, kas mani pārsteidza. Facebookā bija 90 nobalsojušie, YouTube'ā 78 un TikTokā 63. Starp citu, ja tu neesi kādā no platformām piesakoju, YouTube'ā ir lielie video, bet pārējās ir dažādi mazi izgriezumi, arī no copēm kaut kādi sīkie, tādi mazāki video ar kaut kādiem lomiņiem vai kādu informāciju. Var noderēt. Tas, ko es šodien gribu izdarīt, pa vecajai modei, esmu viņus sagriezis, starp citu parādīšu, lai varat redzēt, ka tur uz katra vienā no pusēm ir niks vai vārds, tā sabira. Katrā no viņiem ir niki un vārdi, un viņi nav vienādi, viņi atšķirās. Gan jau, ka redz. Vienmēr sakot, tas, ko es gribu darīt, lai būtu ticamības moments, vienā kadrā, neko negriežot, neko nepāršķirot, šito visu ielikt vienkārši šādā te trauciņā, un jūsu klātbūtnē arī izvilkt vienu laimīgo. To arī darām, es sabaru visus iekšā. Visus sabaru iekšā, un jā, tātad izlozējam šo te mānekli, kurš pirmajā savā copes reizē noķēra 2,72 cm līdaku un 1,5 m, kas bija mans un joprojām ir mans lielais rekords. Tā kad tūlīt skatāmies, kurš tad vinēs, kurš tad būs tas laimīgais. Labi, es velku ārā, viens izbira. Neskatoties, aiztaisu acis ciet un vienu izvelku. Un rādu jums pirmajiem. Saska ačgārni. Tā, Artūrs Mednis. Artūrs Mednis, es tagad nezinu, no kuras platformas vienīgi viņš bija. Artūr Medni, tas, kas tev jāizdara ir, mums uz e-pastu, kurš tagad parādās ekrāniņā, lūdzu atsūti savu vārdu, atsūti pakumāta adresi, uz kurien tev viņu aizsūtīt, un telefonu numuru. Es tevi apsveicu, es tev novēlu vēl lielākas zivis noķert, kā es noķēru, un lai tev nākamā sezona ir labāka par šo sezonu.